Unikāla vienīgā Latvijā līdzvērtīgas tai nav Ziemeļa Eiropā. Diskusijas dalībnieki, kur piedalās ārējušu formā, neskopojas ar Ezeru pilī veltīto raksturojumu. To savulaik pēc arheoloģiskajiem izrakumiem veidoja arheologs Jānis Apals. Tas ir unikāls piemineklis, bet arī mežonīgs darbs. Es nebaidos šī vārda, jo visa viņa dzīve patiesībā bija veltīta, lai šī Ezera pils būtu. Arheoloģis Zigrīda Apala savulaik sekojas dzīvesbiedra darbam, gan veicot izrakumus, gan veidojot Ezera pili. Bet pagājuši 30 gadi un savu paveic arī laika zops. Ir jāglāb tā zinātniskā tā pirmā vērtība, kas tur ir. Tā ir unikāla. Redziet, tā ir koka būve, koks dabisks materiāls, kas neapšaubām bojājās. Visās lauku mājās bojājās koki. Šeit vēl ir tas, ka atrodas mitruma pastiprinošos apstākļos un neapdzīvot. Tur bija jārestaurē, ir jārestaurē un būs jārestaurē. Tādu stāvokli sagaidīt, kad viss ir ideālā kārtībā, šādu tipu objektos, it īpaši, kas atrodas uz ūdens, nav iespējams. Ja. Ārējušu arheoloģiskais muzeja parks pieder valstī, un kultūras ministrijas speciālisti gan iebilst, ka tā jau nav, ka līdzekļi netiktu atvēlēti. Aizvadītajā gadā šī objekta uzturēšanai un rekonstruēšanai ir izlietoti vairāk kā 100 000 eiro no valsts budžeta. Tā nav maza nauda, bet mēs katrā ziņā redzam, ka tā nav pietiekoša nauda. Ja. Jautājumu, kas notiks ar ārējušu Ezera pili, aktualizējusi Amatsnoda pašvaldība, jo šobrīd turisma infrastruktūra var teikt, ka te drīzāk nav, piemēram, pats elementārākais tualetes. Šobrīd jau jautājums, kurš pašvaldību uztrauc, nav muzeja kā institūcijas sliktā pārvaldība. Jautājums, kuru mēs gribētu risināt, ir infrastruktūra un tie pakalpojumi, kas līdz šim muzeja ieiešanai, tai muzejā ir vajadzīgi cilvēkiem. Amatsnoda pašvaldība labprāt iesaistītos ārējušu arheoloģiskā muzeja parka attīstībā, bet tā kā tas pieder valstī, tad pašvaldība līdzekļus tajā nedrīkst ieguldīt. Taču jautājumu, kurus vēlētos redzēt sakārtotus gan iedzīvotāji, gan pašvaldība, ir daudz. Galvenās problēmas ir īsti šie infrastruktūra, protams, apmeklētāja centrs, lai muzejs strādātu pilnā visus gada laikus, lai būtu arī nodrošināti visi šie infrastruktūras pakalpojumi, par ko cilvēki šobrīd jautā, prasa. Mēs visi labi zinām, ka ezers aizauga un ļoti būtiski aizauga, un vēl pēc gadiem tas varētu būt mantots niedru lauks, Sfiņķī. Ezers ir pašvaldības īpašums, bet muzeja rezervāts status jau, protams, ievieš savas korekcijas. Pašvaldība vēlas ne tikai pļaut, bet arī plašāk izmantot šo ezeru kā atpūtas vietu un tā. Un te atkal mēs dzirdējām šo te pieminekļu sargu viedokli un viņi vērs uzmanību uz to, ka ļoti uzmanīgi un rūpīgi jātiecas pret šiem jautājumiem. Ir bijuši posmi, kad ezera krastā ir peldvieta un tas radīja atkal savu veidu problēmas. Izskanējusi pat doma pašvaldībai pārņemt muzeja parku, tad varētu startēt arī Eiropas projektos, bet tad savukārt nebūtu valsts finansējuma, bez kura uzturēt gan Ezera pili, gan vairāk kā 12 hektāru platību pašvaldībai nav pa spēkam. Mēs pēc šīs sarunas droši vien meklēsim kaut kādus sadarbības līgumus, gan ar valsts nekustāmo īpašumu aģentūru, vai tie būs ilgtermiņa sadarbības līgumi par apsaimniekošanu, vai tie būs sadarbības līgumi trīspusēji arī ar vēstures muzeju. Bet neapšaubām mēs šādus piedāvājumus izteiksim un meklēsim šo risinājumu labāko. Un arī, protams, uzskatām, ka arī valsts investīcijām, ja šis ir viens no valstī zināmākajiem objektiem, zināmākais Baltijā un zināmākais Eiropā brīvdabas arheoloģiskais muzeja parks, tad arī valstī jārod arī resursi. Nevis tikai 8 gados 7 mājiņas atjaunot un 3 krāsnes un 2 laipas, bet savest objektu kārtībā tādā, kā viņš ir jābūt. Kā juridiski pareizi iesaistīt visas interesētās puses vienā apsaimniekošanas modelī? Tas tad arī tagad būs nākamais solis. Nav šobrīd gatavu tādu modeļu. Tas ir arī šīs diskusijas, es domāju, mērķis meklēt, piedāvāt risinājumu šāda modeļa radīšanai. Ka tādi modeļi eksistētu mūsu valstī, kur kāda muzeja uzturēšanā sadarbojās ļoti valsts pašvaldība. Diemžēl tādu piemēru efektīvi es jums nevaru nosaukt. Un zīmīgi, ka izteicās kāds no diskusijas dalībniekiem. Pārskatāmā nākotnē mums pie līdzīgu objektu netikt. Ne ir tādas zemūdens izpētes, ne arī tam ir līdzekļi. Tātad jāsaprot, ka ārējuša Ezera pils tik tiešām ir unikāla gan no arheoloģijas, gan turisma viedokļa. Jāpiebilst,
Piebilst, ka pagājušajā gadā to apmeklēja vairāk kā 17,5 tūkstoši turistu no 50 valstīm.